Labdien vēlreiz, jā, man ir tiešām liels prieks un gods būt Latvijā, pārstāvot Pasaules intelektuālo īpašumu organizācijas starptautisko biroju. Un šodien, kā jau direktora kungs minēja, mana tēma ir iepazīstināt jūs ar pēdējā laika aktualitātēm Madrides sistēmā. Mēs arī veiksim zināmu ekskursiju pamatiezīmēm, ja, kā mēdz teikt, atkārtošana, zināšana māte. Un noteikti mēs arī pieskarsimies jautājumiem par teiksim, tiešām praktiskākām lietām, kas daudz no jūs varētu interesēt, jo īsam varbūt tāda iepazīšanās sakarā. Es strādāju Pasaules intelektuālo īpašumu organizācijas starptautiskajā birojā kopš 2012. gada un pašlaik vadu vienu no dienestiem, kas tiešā veidā nodarbojas ar Madrides sistēmas pieteikumu, reģistrāciju, izskatīšanu un visām tālākajām procedūrām. Tā kā es zinu arī praktisko pusi un es gribu arī varbūt jums tādā veidā caur šīm pamattēmām dot ieskatu arī uz to, kādi varbūt ir tādi īpaši mūsu novērojami, ja, strādājot ar starptautiskām pieteikumiem un arī pēcreģistrāciju procedūru sakarā. Es centīšos sekot šim saturam, vispirms pakavējoties pie Madrides sistēmas mērķiem, pie sistēmas priekšrocībām, teritoriālo apjomu pēdējā laika paplašināšanos un arī par pamattiesību aktiem un kādas vispār ir sistēmas pamatpazīmes, tad mēs apstīsim tālāk pārvaldības un teiksim, uzturēšanas tādas pamatlietas un arī praktiskākas lietas. Nedaudz pakavēsimies pie Madrides sistēmas skaitļiem, ir īpaši pagājušā gada, un par Madrides sistēmas aktualitātēm, kas varētu, es domāju, būt ļoti interesanti jums. Prezentācijā būs virkne saīsinājumu, tīri, lai atvieglotu tekstuālo daļu, un es, protams, izrunāšu pamatā visu pilnā nosaukumā, ja, lai pārāk nesarežģītu jūsu uztveršanu, bet vēlāk, ja jūs saņemsiet prezentāciju elektroniskā veidā, tas varbūt jums atvieglo atsevišķo tēmu izklāstu. Tātad mēs sākam ar mērķiem, teritoriālo apjomu, tiesību aktiem un pamatiezīmēm. Un definīcija, ko Madrides sistēmu veidojošās valstis no tiem pirmsākumiem un attīstoties tālāk, pievienojoties tālākām dalību valstīm un, teiksim, noformulējot pamatmērķi, ja, protams, pamatmērķis ir radīt tādu starptautisku reģistrācijas sistēmu, kas ir lietotājam, pieteicējam vienkārša, kas ir ērta centralizēta tādā ziņā, ka tā tiek vadīta caur vienu iestādi, vismaz formālajā daļā, ka tā ir izmaksu ziņā izdevīgāka un ka tā ir droša, ar to saprotot uzticama, gadiem pārbaudīta, kā tas šobrīd arī ir. Tieši 14. aprīlī starptautiskais birojs atzīmēja 125. Madrides sistēmas gada dienu, un tātad pamatakts, ja, kas tika noslēgts 1891. gadā, ir pirmsākums visam, līdz teiksim, skaitot no tā datuma līdz šim brīdim. Jūs redzat skaitu, kāds ir starptautisko reģistrāciju kopējais skaits. Protams, tā ir sava veida, teiksim, spēlēšanās ar skaitļiem, teiksim tā, jo ne visas, protams, šīs reģistrācijas ir spēkā, bet, jā, mēs veicām Indijas uzņēmumu, kurš pieteica šo te
1,250,000 preču zīmi pagājušajā gadā. Un jūs redzat reģistrācijas, kas ir spēkā šobrīd. Tas, protams, ir ļoti liels skaits. Ja? Un, jā, jūs redzat arī vecākā preču zīme, kura ir spēkā no 1893. Gada un pieder Šveices pulksteņu firmai Longines. Šai sakarā arī ir ļoti būtiski piebilst par pavisam neseno notikumu Alžīrijas pievienošanos Madrides protokolam, jo iespējams mums no sava skatu punkta vai Latvijas apstākļos, ja, tas varētu šķist neīpaši nozīmīgs notikums, ja, Madrides sistēmā, taču kopumā un ņemot vērā procedūras, kuras starptautiskais birojs veids un kādi ir ieguvumi no tā lietotājiem dažādās pasaules valstīs, šī pievienošanās ir ļoti būtiska, jo šīs pievienošanās rezultātā būtībā mēs pārējām uz viena nolīguma sistēmu, kas ļauj daudz vienkāršāk pieteikt reģistrāciju, administrēt reģistrāciju. Tas atvieglo, protams, arī starptautiskā biroja darbu un ļauj ātrāk tiesību, teiksim, pieteicējiem vai īpašniekiem iegūt šīs tiesības. Un ir daudzi praktiski ieguvumi, kurus es arī nedaudz ilustrēšu jums tālākajā prezentācijas gaitā. Bet tas ir fakts, ka mēs faktiski jau esam viena nolīguma valsts, ja, ar atsevišķiem izņēmumiem, kur Madrides līgums tomēr paliek spēkā, un tā pārākums ir pār Madrides protokolu. Jā, varbūt arī tieši šeit jau mēs varam to pieminēt, ja, ka jebkurās starptautiskās preču zīmes reģistrācijas, teiksim, attiecībās Madrides protokols prevalē. Izņemot divus nosacījumus, tas ir atteikuma periods un tās ir individuālās maksas savstarpējās attiecībās starp divām dalību pusēm, kuras abas ir pievienojušās kā Madrides nolīgumam, tā Madrides protokolam. Tas nozīmē, ka ļoti vienkāršā piemērā, ja, ka savstarpējās attiecībās, kas ir Latvijas pieteicējam, iegūstot starptautisko reģistrāciju vai pieprasot starptautisko reģistrāciju attiecībā uz, piemēram, Poliju, ja, tātad protokola noteikumi prevalē, izņemot to, ka atteikuma periods ir 12 mēneši un individuālās maksas nebūtu attiecināmas, ja Polija tāds būtu noteikušas. Šveice, piemēram, ja, Šveice ir noteikusi individuālās maksas, ja Latvijas uzņēmums aizsargā savu preču zīmes ar Madrides sistēmu Šveicē, tātad ir 12 mēnešu atteikuma periods un ir standarta pamatmaksas. Nedaudz pakomentējot, ja, ko mēs saprotam ar vienkāršību un ērtību. Ja. Jā, tas ir, pirmkārtām, protams, tas ir viens pieteikums, tā ir viena reģistrācija, tā ir aizsardzības iegūšana vienlaikus vairākās dalībvalstīs un nu jau divās dalību organizācijās, to teritorijās. Tā ir viena valoda, angļu, franču vai spāņu, bet, protams, ar nelielu ierobežojumu atkarībā, kuru valodu vai kuras valodas ir izvēlējusies dalība puses organizācija kā akceptējumās valodas. Ja, teiksim, spāņu valodā mēs nevarēsim šeit iesniegt pieteikumu, ja, lai iegūtu starptautisko reģistrāciju. Tāpēc, ka tā nav valoda, kuru ir izvēlējusies kā savu valodu attiecībām ar starptautisko biroju Latvijā. Tā ir viena procedūra, kas, protams, arī tālāk izvēršas tajā, ka jums ir tikai viena
viens pārvaldības, viens uzturēšanas mehānisms visai jūsu starptautiskai reģistrācijai. Jebkādi grozījumi, kas tālāk notiek, tiek darīti centralizēti, ja, un tie tiek ierakstīti starptautiskajā reģistrā un paziņoti tām norādītajām dalību pusēm, uz kurām šī reģistrācija attiecas. Tā ir arī ļoti būtiska iezīme, ja, par kuru mēs kādreiz varbūt pat nepadomājam tik dziļi, ka tā ir savā ziņā, protams, unikāla iespēja, ka starptautiskā reģistrācijas sistēma, Madrides sistēma, piedāvā vēlāku teritoriālu attiecinājumu. Tātad, jebkurā laikā šo jūsu izvēli, ko pieteicējs izdara šobrīd, ja, izvēloties sev interesējošos tirgus, kuros iegūt starptautiskās zīmes reģistrācijas aizsardzību, var tālāk paplašināt. Protams, ne retroaktīvi, protams, tas būs jauns spēkā esamības datums, ja, šo tiesību aizsākuma datums jaunās teritorijās, bet šo sauksim to par savā veidā stumbru, var smuki apaudzēt ar tālākiem plaukstošiem zariem, ja, paplašinot šo reģistrāciju dažādos virzienos atkarībā no uzņēmēju interesēm. Var ne tikai attiecināt uz jaunām dalību valstīm, bet var arī kaut ko sakārtot, kas varbūt ir palaists garām iepriekš. Ja. Piemērs, ka starptautiskās zīmes reģistrācijas vēlāks teritoriāls attiecinājums var notikt arī uz to pašu teritoriju, ko jūs jau vienreiz esat norādījuši. Ja. Varbūt dažādi apstākļi, varbūt apstākļi, ka tiek palaista garām kāda procedurāla lieta, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs neizpildot prasību par zīmes lietošanu, ja, ar nodomu zīmi lietot un šo attiecīgo dokumentu iesniegšanu, ko pieprasa ASV preču zīmu patentu iestāde. Šādā situācijā, protams, ar jaunu datumu, ja, bet nav nekādu problēmu attiecinājumu izdarīt atkārtot uz Amerikas Savienotām valstīm, izpildot šo nosacījumu, kas tika neievērots. Protams, attiecīgās maksas būs jāmaksā no jauna, bet jebkurā gadījumā šī iespēja pastāv. Izmaksu ziņā, protams, lielākais ieguvums ir tajā, ka tas ir maksa par vienu pieteikumu, vienu reģistrāciju un ka tas notiek vienā valūtā, ja tie ir Šveices franki, un visas šīs maksas tiek kārtotas tiešā veidā ar Pasaules intelektuālā īpašuma starptautisko biroju. Ja. Tātad jūs maksājat tikai nodevas tur, un tālākais regulējums ir tas, kas ir paredzēts attiecīgi Madrides protokolā, ja, par to, ko no šīm maksām saņem dalība puses, ja, dalību pušu iestādes. Un tā ir valoda, protams, kas ļauj ietaupīt līdzekļus uz tulkojumiem, kuri būtu jāsagatavo, ja jūs ietu atsevišķi uz šīm te dalību valstīm un iesniegtu pieteikumus katrā atsevišķi. Un dziļākajā, teiksim, pamatā mums vienmēr ir jāpatur prātā arī tas, ka starptautiskā preču zīmes reģistrācija savā pirmsākumā, savā idejā ir tieši tas pats un savā tiesību apjomā, ko jūs iegūstat vēlāk, ir tieši tas pats, kas nacionālo reģistrāciju izdarīšana attiecīgajās teritorijās. Jo šīs tiesības, šo tiesību piešķiršana, aizsardzības apjomu noteikšana tāpat būs pēc nacionālā vai reģionālā likuma. Bet process, kā to iegūt, ir vienkāršāks. Pašlaik Madrides sistēmas dalībvalstu skaits ir pieaudzis līdz 97. Mums ir 2 dalību organizācijas, tā ir Eiropas Savienība, kur funkcijas pilda šobrīd Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojas, un mums ir jauna dalībvalsts no
2015. gada marta. Tā ir Āfrikas intelektuālā īpašuma organizācija, kas sevī apvieno 17 valstis, kurās viena no valsts valodām ir franču. Tātad, kādreiz mēs sakām, franciski runājošas valstis Āfrikas reģiona. Un tā, protams, ir ļoti liels ieguvums, ja, varbūt kaut kādā mērā arī lokālā mērogā, bet veiksmīga uzņēmēja darbība var sniegties ļoti tālu, un, protams, tas ir savu veidu ļoti interesants papildinājums, ja, mūsu dalību organizāciju klāstam, kas ir Madrides sistēmā. Un šādā situācijā mēs varam runāt par 113 pasaules valstīm kopumā. Eiropas Savienības sakarā mēs varam runāt tikai par 27 valstīm. Vai jūs zināt, kura ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, par kuru mēs nevaram runāt Madrides sistēmas sakarā? Tiešā veidā. Jā, tā ir Malta. Tātad šeit ir savi speciāli nosacījumi. Ja. Protams, Maltas uzņēmējs, ja, komersants, var būt preču zīmes starptautiskās reģistrācijas īpašnieks pie nosacījuma, ja pamata pieteikums ir iesniegts Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojā, ja tā ir Eiropas Savienības preču zīme. Un Madrides sistēmas sakarā, ja personai ir jāuzrāda, ja, sava adrese, ja, kura tad arī tiek reģistrā fiksēta, tātad šāda iespēja pastāv. Protams, no Maltas iestādes mēs nevaram saņemt starptautisko reģistrācijas pieteikumu. Un mūsu, teiksim, kopējais šo valstu ietekme un pasaules mēroga, teiksim, ilustrēšanai, jā, ir šis fakts, ka dalībvalstis, Madrides sistēmas dalībvalstis sastāda 80% no pasaules tirdzniecības apjoma. Un dalību pušu skaits pieaug tiešām katru gadu. Šeit ir tīri ilustratīvā veidā, jūs varat redzēt, kādi reģioni ir aptverti. 42 ir vienīgi Madrides protokola dalību puses, 55 ir dalību puses pie abiem aktiem. Un attiecībā uz pēdējām paplašināšanās faktiem jūs redzat, jā, kā jau tika minēts, mūsu pēdējā dalība puse ir Laosa ar šā gada martu. Un, ja jūs tā pavērojat no 2012. līdz 2016. gadam, tas ir vidēji 2 valstis gadā vai dalība organizācijas, kas, protams, ir ļoti labs rādītājs un ļauj, jā, varbūt pretenciozi teikt, jā, ka sistēma ir droša, jo, ja mēs vienmēr varam prognozēt jaunus dalībniekus, tas ir arī drošuma garants. Par tālākām paplašināšanās iespējām, jā, protams, notiek divpusējas sarunas un reizēm tās pat nav divpusējas, bet arī daudzpusējas sarunas par sistēmas tālāku paplašināšanos. Un šobrīd vistuvāk šim mērķim ir Austrumāzijas, Dienvidaustrumāzijas nāciju asociācijas valstis. Mums jau ir dalībnieki, arī Laosa piedar pie šīs asociācijas, bet Bruneja, Malaizija un Taizeme ir tiešām tuvu pie pievienošanās Madrides protokolam. Jūs varat redzēt arī atsevišķas citas valstis, jā, ar kurām ir aktīvas sarunas. Vēl varētu pieminēt arī Kanādu, jā, ar kuru arī saruna process ir jau, teiksim, diezgan tālu ticis.
Un īpašs sarunu fokus ir uz Latviņamerikas valstīm, jo, ja mēs atgriežamies pie kartes, ja, tad jūs redzat, ka šis reģions ir faktiski mums viss tāds pelēkākais. Ja. Kolumbija bija liels solis, ja, lai iekustinātu arī šo reģionu Madrides sistēmas virzienā. Iemesli ir dažādi, ja, ir sava veida atturīgums šajā reģionā par pievienošanos Madrides protokolam, bet tas, lai paliek bez īpaši dziļākas komentēšanas, bet darbs notiek. Ja. Un, protams, tas varētu būt ļoti interesanti pasaules mērogā, ja, ka šī aizsardzības iespēja paplašinās arī šajā reģionā. Runājot par juridiskiem aktiem, tā ir teiksim, varbūt ABC jums, es nepakavēšos pie tā ilgāk, ja, tie ir galvenie akti, ja, kas regulē Madrides sistēmas darbību, un protams, mēs nevaram runāt tikai par Madrides aktiem un kopīgo reglamentu vai administratīvām instrukcijām, tik tālu, cik tālu tas attiecas uz būtību, uz aizsardzības piešķiršanu vai nepiešķiršanu, un ar to saistītajām procedūrām. Tie ir visu dalību pušu nacionālie likumi, noteikumi, tiesu prakse, viss kopums. Ja? Jo, protams, starptautiskais birojs paveic tikai šo formālo pusi, bet galīgais vārds zīmes aizsardzības piešķiršanā ir dalību pusēm. Tas būtībā ir, ko es jau iepriekš minēju, ja, tātad šis sadalījums, kas vienmēr ir jāņem vērā, un tas varbūt ir, lai kliedētu jebkādus pārpratumus, kas kādreiz varbūt mēdz būt, kāda tieši ir starptautiskā biroja loma šīs aizsardzības piešķiršanā. Tātad starptautiskais birojs pamatā veic šo procesuālu formālo pusi. Būtības jautājumi visi paliek dalību pušu pārziņā. Lai gan es minēju, ka Madrides līgumam faktiski nav īsti vairs pielietojumi, teiksim, tādas praktiskas nozīmes, ja, tomēr, lai atkārtot, un ir daudz reģistrācijas, kas joprojām ir spēkā un uz kurām šie noteikumi attiecās, mēs vienkārši varam ātri salīdzināt, kādas tad ir atšķirības ar Madrides nolīgumu, Madrides protokolu. Pirmkārt jau tas, ka Madrides protokols ļauj pievienoties dalību organizācijām, tas neprasa tikai reģistrāciju, ir pietiekami ar pieteikumu izcelsmes valstī. Tiesības būt par pieteicēju ir uzrādāmas pēc brīvas izvēles, nav šī kaskādes principa, vairāk sākot ar reālu un funkcionējošu uzņēmumu, un tad ar domicilu, un tad ar valsts piederību. Šobrīd jebkurš no šiem trījiem, teiksim, tiesību norādījumiem, ja, ir apmierinoši, tātad ir iespēja pieteicējām izvēlēties pēc savas iespējas arī atsevišķos gadījumos, protams, izcelsmes valsti, ja, izcelsmes iestādi, caur kuru tad šo starptautisko pieteikumu iesniegt. Ja, piemēram, Latvijā pastāvīgi dzīvo Šveices pilsonis, tātad, un vēlas aizsargāt savu preču zīmi, kā, pieņemsim, iedomātā variantā kā fiziska persona, tad viņš brīvi var izvēlēties vai doties uz Latvijas iestādi vai uz Šveices iestādi, protams, iesniedzot tur pieteikumu. Bet tātad šī izvēles iespēja ir brīva. Agrāk pēc nolīguma noteikumiem viņš to nevarētu izdarīt Šveicē. Tad ir pieteikumu maksas ziņā atšķirības un, protams, arī ļoti būtisks aspekts ir arī
provizoriskā atteikuma izdarīšanas ziņā. Tātad tie var būt pēc protokola gan 12, gan 18 mēneši, vai pat vairāk kā 18 mēneši, ja šis provizoriskais atteikums ir balstīts uz iebildumu attiecīgajā teritorijā. Par to ir jāiesniedz deklarācija dalību pusē, tikai tajā gadījumā, ja šie noteikumi var tikt piemēroti par 18 un vairāk mēnešiem vai par 18 mēnešiem vispār. Tātad valstī tas ir jāpaziņo, noteikts deklarācijas veidā, ja tā vēlas piemērot šo 18 mēnešu atteikumu periodu. Un viena no arī būtiskām iezīmēm, pie kā mēs tālāk vēl pakavēsimies attiecībā uz atkarību no pamat pieteikuma, no pamat reģistrācijas, vai var to saukt arī pamat zīmes, vai bāzes zīmes, ir arī tā, ka šī atkarība saglabājas arī protokola līmenī, bet ir labvēlīga iespēja pārveidot starptautiskās zīmes reģistrāciju nacionālajos pieteikumos gadījumā, ja šī pamat pieteikums vai pamat reģistrācija kaut kāda iemesla dēļ, sauksim to vienkārši krīt, ja, pilnībā vai daļā. Pārējot pie pamatiezīmēm, es jau nedaudz ilustrējot ar dažiem piemēriem iepriekš, ja, jau pie tā faktiski pieskāros, ja, ka Madrides sistēma ir savā būtībā tomēr slēgta sistēma, jo tās priekšrocības var izmantot tikai noteikts, teiksim, uzņēmēju vai komersantu loks, ja. Tātad viņiem ir jāizpilda šie te kritēriji. Tātad tā var būt, jā, fiziska vai juridiska persona, bet ir jābūt šī saiknei ar dalību pusi. Tātad ir jābūt vienam no šiem tālākiem nosacījumiem, jā, uzņēmums šai dalību puses teritorijā, domicils vai valsts piederība, un ir jābūt bāzes zīmei, pieteikumam vai reģistrācijai šīs dalību puses iestādē. Un mērķis ir iegūt zīmes starptautisko reģistrāciju jebkurā citā dalību pusē, bet izņemot sevi. Tātad norādīšana nav iespējama, ja, tā ir, teiksim, arī būtiska atšķirība ar Eiropas Savienības preču zīmes sistēmu, ka Latvijas uzņēmums var, teiksim, iegūt aizsardzību Latvijā arī iesniedzot Eiropas Savienības preču zīmes pieteikumu. To nevar izdarīt Madrides sistēmas ietvaros. Protams, ir šī pamata pieteikums, ar to ir šī saikne, ja, bet pašattiecināšana nav iespējama. Ja. Tad mēs nevaram attiecināt. Tas varbūt liekas ļoti teorētiska situācija, bet reizēm tas kļūst aktuāls pie tiesību nodošanas faktiem, ja, ka pēkšņi var izveidoties tāda situācija, ka jaunais zīmes īpašnieks vēlas izdarīt teritoriālo attiecinājumu uz valsti, kas būtībā ir viņa izcelsmes valsts. Jā. Un tad, protams, ir šī formālā problēma tur. Jā. Mēs esam sadurušies ar tādiem gadījumiem, jā, un tas ir, protams, speciāli risināma situācija, bet principā tas nav pieļaujams, protams. Pie pamatiezīmēm, jā, par 12 vai 18 mēnešiem ir jāpievieno 10 gadu spēkā esamības termiņš, kuru var atjaunot, tas ir vispārējais nosacījums, un tā tas ir vairākumā pasaules valstu. Iespēja pēc reģistrācijas pieprasīt vēlāku teritoriālu attiecinājumu uz citām dalību pusēm, iespēja aizstāt zīmes nacionālo reģistrāciju ar tās pašas zīmes starptautisko reģistrāciju, Madrides protokola 4 bis pantā regulēta iespēja. Tas nozīmē to, ka ja jums ir agrāka nacionālā zīme vai reģionālā zīme, un jūs izdarat starptautiskās reģistrācijas pieteikumus uz citām dalību pusēm, tad vienkārši sava portfeļa vienkāršākas
pārvaldības ziņā, ja šī teritorija sakrīt, ja jūs varat, un tā ir tā pati zīme un tas pats apjoms, jūs varat vienkārši prasīt nacionālo zīmi aizstāt ar starptautisko zīmi. Tātad, ja jūs jūtaties droši, tad nacionālās zīmes reģistrāciju var neatjaunot, atstāt to, teiksim, bez atjaunošanas. Pie pamatiezīmēm es jau pieminēju par šo atkarības periodu. Tas savā ziņā ir neliels, būsim godīgi. Tā ir gan priekšrocība, gan arī sāpju bērns. Ja? Jo starptautiskā reģistrācija ir atkarīga 5 gadu laikā no bāzes zīmes likteņa. Tātad, ja kaut kas notiek ar jūsu pieteikumu, pamatreģistrāciju, ja tā krīt pilnībā vai daļēji, tam ir tieši sekas uz starptautiskā zīmes reģistrāciju. Tieši tādā apjomā starptautiskā zīmes reģistrācija ir dzēšama. Tas ir dalība puses iestādes pienākums paziņot starptautiskajām birojām par šādu tiesību pārtraukšanu, darbības pārtraukšanu pilnībā vai daļā bāzes zīmes sakarā, un tad starptautiskais birojs izdara ierakstu starptautiskajā reģistrācijā par starptautiskās zīmes dzēšanu tādā pašā apjomā. Madrides darba grupas ietvaros, kas izstrādā priekšlikumus Madrides asamblējai par grozījumiem, par uzlabojumiem Madrides tiesiskajā regulējumā pagājušā gada novembrī tika aplūkots, ja dalība puses tika iepazīstināts ar pētījumu, kuru pasūtīja Pasaules intelektuāla īpašuma organizācija jautājumā par to, ko lietotāji domā un kāds ir viņu viedoklis gan kā zīmes īpašniekiem, gan kā viņu pārstāvjiem par šo te atkarības noteikumu, par šo 5 gadu termiņu. Un šis pētījums parādīja, ka tas, ko mēs mēdzam apzīmēt ar centrālo uzbrukumu, tas, ka, lai dabūtu starptautiskās zīmes reģistrāciju, lai izbeigtu tās pastāvēšanu pilnā vai daļējā apjomā, mēs dodam triecienu bāzes zīmei, ka šis nosacījums, noteikums tiek izmantots salīdzinoši reti. Tas nav kāds biežākais gadījums, kādēļ zīme ir dzēšama pēc dalību puses iestādes pieprasījuma šo noteikumu pamata. Vairāk tās ir dažādi citi apsvērumi, kad vienkārši pēc bāzes zīmes pieteicēja vai īpašnieku iniciatīvas tiek izdarīti ierobežojumi preču pakalpojumu sarakstā. Ir kādas konflikta situācijas tajā pašā tirgū, kuru dēļ tiesība apjoms tiek ierobežots vai vienkārši ir lēmums, kas šo apjomu ierobežo, bet salīdzinoši maz ir šo te apzināto, teiksim, centrālo uzbrukumu piemēru. Un vairāk, būtībā mēs varam teikt, ka šim 5 gadu atkarības noteikumam ir vairāk negatīvu, varbūt negatīvas puses kā priekšrocības. Un šai sakarā arī pēc starptautiskā biroja iniciatīvas dalību pusēm tika izvirzīts jautājums, teiksim, apspriest to, vai, ja mēs nerunājam par pilnīgu šī atkarības perioda atcelšanu, tad vismaz varbūt tā varētu būt šī perioda ilguma samazināšana. Tātad, pieņemsim, no 5 gadiem uz 3 gadiem. Pašreizējās sarunas, tādā līmenī, kā tas notiek Madrides
Madrides darba grupā, ir, protams, tikai tā dalību pušu viedokļu apkopošana. Tas nav lēmums vēl. Bet tas arī ir fakts, ja, ka dalību puses ieklausās šajās iniciatīvās, jo mēs noteikti par galveno mērķi tomēr izvirzam to, kas ir priekšrocības sistēmai lietotājiem. Un ja ir pamatoti uzskatīt, ka šis 5 gadu atkarības periods nav sistēmas lietotājiem izdevīgs, tad dalību pusēm agrāk vai vēlāk būtu vēlams vienoties par to, ka tas ir vai nu samazināms vai atceļams. Bet paliek, protams, arī šajā esošajā scenārijā, kad starptautiskā zīmes reģistrācija tiek atcelta, to var pārveidot nacionālajos pieteikumos. Tā nav starptautiskā biroja kompetence, tas ir vienkārši regulēts Madrides protokolā. Šādas pārveides, konversijas gadījumā ir jāvēršās attiecīgās dalību puses iestādē, un tas ir izdarāms 3 mēnešu laikā. Ja mēs ejam pa drusku procedūras kāpnītēm, vienkārši ātri iziet cauri šim te procedūrālajam mehānismam, kāds ir starptautiskajā birojā un ko mēs darām. Tātad pieteicējs nevar doties ar savu pieteikumu patiešo uz starptautisko biroju. Tas ir vienmēr izdarāms caur izcelsmes iestādi. Tātad pieteikums tiek saņemts tur, tas tiek apliecināts un nosūtīts starptautiskajam birojam. Ja tas tiek izdarīts 2 mēnešos, tad starptautiskā reģistrācijas datums ir tas datums, kurā starptautiskā zīmes pieteikums tika iesniegts nacionālajai iestādē. Starptautiskais birojs veic formālo ekspertīzi, ar to saprotot tiešām formalitāšu pārbaudi un pārbaudot starptautiskās zīmes pieteikumu atbilstību klasifikācijai, tāda NICS klasifikācijas daļa un formālās prasības maksājuma izpilde. Un, kad tas ir izdarīts, tad zīme tiek reģistrēta, iekļauta starptautiskajā reģistrācijā un publicēta, un attiecīgi mēs tad to paziņojam šo reģistrācijas faktu norādītajām dalību pusēm. Tālāk tas aizsardzības piešķiršanas, nepiešķiršanas pilnībā daļēji jautājums ir tikai un vienīgi norādīto dalību pušu kompetencē pēc to nacionālajiem tiesību aktiem, bet ievērojot noteiktos atteikuma periodus. Arī tā kā mēs runājām par maksām saistībā ar jaunām maksām Eiropas Savienības intelektuālo īpašumu birojā, vienkārši atkārtošanai, šīs pamatmaksu princips starptautiskā zīmes reģistrācijas sakarā ir atkarīgs no tā, vai ir piemērojams pamatmaksas vai individuālās maksas. Ja mēs runājam par individuālajām maksām, tad valstis vai dalību puses, kuras ir noteikušas individuālās maksas, ja es nemaldos, pēc pēdējiem datiem ir 50, to skaitā arī Eiropas Savienība, tātad, kur teiksim, pārstāv tad Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojas, un zīmīgi, ja ka šīs maksu izmaiņas ir, protams, arī attiecināms uz starptautiskām reģistrācijām, kurās tiek norādīta Eiropas Savienība. Tieši vakar, ar 25. aprīli,
stājās spēkā šīs jaunās maksas starptautiskās zīmes reģistrācijas sakarā, un šī vienas klases maksu princips, par ko Līne jau minēja, ir attiecināms arī uz starptautiskām reģistrācijām, tikai, protams, summas ir citas, šobrīd ir 897 šveices franki par pirmo klasi, vienu klasi, teiksim, 55 šveices franki par otru klasi, kas norādīta, un 164 šveices franki par katru nākamo klasi. Agrāk, tas bija ietvarot 3 klases, līdz 25. aprīlim tie bija 912 šveices franki, ietvarot 3 klases. Tātad šī pārēja, esiet kā pārstāvi vai kā pieteicēji uzmanīgi ar šīm te pārējām, tās visas var iegūt, pareizs maksājums starptautiskajam pieteikumam, izmantojot maksas kalkulātoru, kas ir pieejams Vipo mājas vietnē. Un tur šīm te, protams, izmaiņām, kas tagad ir ar 25. aprīli attiecībā uz Eiropas Savienības attiecinājumu, jūs to varat, protams, ņemt vērā. Protams, tas ir tikai ar šo brīdi, sākot ar 25. aprīli. Citās situācijās ir jāatcerās, ko es jau minēju prezentācijas sākumā, ka ir vienmēr jāņem vērā šīs savstarpējās attiecības, kur norādītā dalība puse un izcelsmes valsts ir pievienojusies abiem tiesību aktiem, gan nolīgumam, gan protokolam, tad ir tikai pamatmaksu pienākums. Tātad viņus maksāt šīs pamatmaksas, ko jūs redzat norādītas. Individuālās maksas ir tikai tajos gadījumos, kad kopējais nolīgums, kopējais akts divu šo te pušu savstarpējās attiecībās ir protokols. Tas, pieņemsim, būtu gadījumā, Latvijas uzņēmums izdarītu teritoriālo attiecinājumu vai zīmes reģistrāciju, norādot Igauniju un, pieņemsim, Zviedriju. Šajā situācijā būtu jāmaksā individuālās maksas, jo gan Igaunija, gan Zviedrija ir noteikusi individuālās maksas. Tā pašā laikā, ja norādītā teritorija ir Vācija, tad tas nav labs piemērs, jo Vācija nav noteikusi individuālās maksas, bet es varbūt minēšu to pašu piemēru par Šveici. Tātad tādā gadījumā ir jāmaksā ir jāmaksā pamatmaksas, nevis individuālās, jo Madrides nolīguma noteikumi prevalē šai sakarā. Tālāk ejot pie procedūras, tad, kad norādītā dalība puse ir informēta no starptautiskā biroja par zīmes reģistrāciju, tātad notiek nacionālā procedūra, ko mēs saukt vai reģionālā procedūra, izvērtējot zīmes aizsardzības iespējas. Rezultātā starptautiskais birojs tiek informēts vai nu par pozitīvu scenāriju, tātad zīmes aizsardzība tiek piešķirta pilnībā, vai, ja tas ir provizoriskais atteikums, tad provizoriskais atteikums ar atteikumu pamatojumiem, iemesliem un veidu, kā var īpašnieks reaģēt uz šo atteikumu, tātad kādas procesuālas normas viņam ir jāizpilda attiecīgajā dalību puses teritorijā, lai savas tiesības, teiksim, tomēr aizstāvētu un panāktu aizsardzības piešķiršanu. Un attiecīgi tad starptautiskās zīmes starptautiskais birojs informēja par šo atteikumu, par aizsardzības piešķiršanu. Un ja mēs pārējām tālāk pie procedūru nākamā, teiksim, etapa, tad šie
termiņi, kas ir noteikti dalību pušu nacionālajos vai reģionālajos tiesību aktos par šo te atbildes iesniegšanu vai lietas izskatīšanas vai apelācijas, vienalga, kā mēs to sauktu. Ja? Par šīm darbībām termiņi var būt ļoti atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no dalību puses tiesību aktiem, un tie var būt ļoti atšķirīgi savā ilgumā. Ja tās var būt 15 dienas, tās var būt līdz pat 18 mēnešiem, kā tas ir Austrālijas gadījumā. Lai pārvarētu provizorisko atteikumu, kas ļoti daudzos gadījumos, un tā ir lieta, ko mēs varam droši apgalvot, ļoti daudzos gadījumos provizoriskā atteikuma pamats ir nevis kāda agrāku tiesību esamība, bet ļoti procentuāli lielā gadījuma skaitā tas ir jautājums par pieprasīto tiesību apjomu, it īpaši preču pakalpojumu saraksta apjomu. Jo ir ļoti atšķirīgas joprojām pasaulē sistēmas attiecībā uz to, kādā veidā izteikts preču pakalpojumu saraksts ir uzskatāms par skaidru un precīzu un atbilstošu prasībām par pieprasīto tiesību apjomu, un kuros gadījumos tas nav. Un pārstāvi, īpašnieki, protams, ir ļoti liela izaicinājuma priekšā, saulaicīgi noformulējot savus pieteikumus atbilstoši attiecīgās valsts prasībām. Ja tas netiek izdarīts starptautiskā zīmes reģistrācijas pieteikumā, tad tas ļoti bieži nāk atpakaļ šajā stadijā kā provizoriskais atteikums. Piemēram, ja starptautiskās zīmes pieteikums ar attiecinājumu uz Eiropas Savienību norāda instalēšanas pakalpojumus, ja? ir mums tādi, ja? Mēs sakam instalēšanas pakalpojumi, ja? Jūs zināt, par ko es runāju, 37. klase, ja? Vai tie būtu remonts, ja? Piemēram, vienkārši remonts, kas saskaņā ar Latvijas praksi ir akceptējams jēdziens, termins, ja, preču pakalpojumu sarakstos, tad mēs jau diezgan droši zinām, ka mēs saņemsim provizorisko atteikumu no Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja, jo šis jēdziens nav uzskatāms par precīzu, gana skaidru īpašuma tiesību, teiksim, iegūšanai šajā tiesību sistēmā. Lai gan Pasaules intelektuālā īpašuma birojas akceptē visus klašu virsrakstus un savā ekspertīzes gaitā nekādas pretenzijas pret šādu pieteikumu neizvirzīt. Ja? Tas vienkārši, lai ilustrētu, ja, ka mēs esam savā ziņā, protams, pa vidu, ja starptautiskā sistēma nepielāgojas tiešā veidā vienai vai otrai sistēmai, protams, ir vienmēr aktīva darbība, lai harmonizētu valstu prakses, bet ar to mums arī ir objektīvi jāsamierinās, ka nekad Amerikas Savienoto valstu sistēma nekļūs elastīgāka tādā ziņā, kā mēs to saprotam. Ja? Tāpēc mums ir jāpiestrādā pie šiem tiesību prasījumiem, preču pakalpojumu saraksta ziņā jau iepriekš, ja, lai nesadurtos ar šiem provizoriskiem atteikumiem. Ja mēs šos provizoriskos atteikumus saņemam, tad ir iespēja, ko ļoti bieži izmanto zīmju īpašnieki, pieprasot ierobežojumu. Par to ir jāveic maksa, bet tas var tikt izdarīts tieši starptautiskajā birojā, iesniedzot pieprasījumu par starptautiskās reģistrācijas ierobežošanu attiecībā uz vienu vai vairākām dalību pusēm, izpildot, teiksim, to prasību, ko ir izvirzījusi norādītā puse. Ja?
Ļoti bieži tādi gadījumi ir no Japānas, no Korejas, kad mēs saņemam šādus ierobežojumus, kuru izcelsme ir tikai un vienīgi saistīta ar to, ka ir saņemts provizoriskais atteikums šajās valstīs, jo kādi no terminiem nav akceptējami, tiek uzskatīti par pārāk plašiem, neskaidriem un tā tālāk. Tā, ļoti īsi un ātri par starptautiskās reģistrācijas paplašināšanu jau vai vēlāk teritoriālu attiecinājumu. Tam ir vairākas, teiksim, formas, kā to var izdarīt. To var izdarīt ar tradicionālā veidā veidlapas iesniegšanu un aizpildīšanu iesniegšanu starptautiskā īpašuma birojā patiešo, vai arī izmantojot savas iestādes starpniecību. To var izdarīt arī caur tiešsaistes rīku, kas saucās East Subsequent Designation, un pēc izvēles valodā, kādā īpašnieks vēlas. Un ļoti zīmīgi šeit ir atcerēties, ko mēs praksē jūtam kādreiz, ka tas tiek aizmirsts, ka vēlāks teritoriāls attiecinājums pats par sevi nerada jaunu aizsardzības termiņu starptautiskai reģistrācijai. No tā nekas nemainās. Ja jūs pat izdarat teritoriālo attiecinājumu pāris mēnešu pirms zīmes atjaunošanas, zīmes starptautiskā reģistrācija izbeidzas, ja jūs to nepagarinat, kopā ar šo nesen attiecināto dalību pusi. Tādās situācijās ir ļoti būtiski atcerēties noteikumu, ka izdarot teritoriālo attiecinājumu var pieprasīt, ja tas ir ļoti tuvu zīmes atjaunošanas beigu, zīmes spēkā esamības datumam, beigu datumam, var pieprasīt, lai teritoriālais attiecinājums stātos spēkā pēc atjaunošanas. Šāda iespēja ir paredzēta gan šajās veidlapās, gan arī elektroniskajā rīkā. Tātad tas sakrīt ar šo, tur ir jābūt uzmanīgam, ja tas ir tuvu zīmes darbības izbeigšanās datumam. Un pēdējais tas attiec arī uz to, ka ne tikai runa ir ka jebkāda grozījuma arī ir, tad ir jāizdara pirms pieprasīšanas pats par sevi teritoriālais attiecinājums, nevar kaut ko grozīt reģistra ziņās attiecībā uz īpašnieku nosaukumu vai adresi vai kādiem citiem datiem. Tas ir jāizdara iepriekš, ja jūs gribat, lai šis vēlākais teritoriālais attiecinājums būtu uz to pašu personu. Tā ir platforma, kurā var izdarīt šo starptautiskās reģistrācijas vēlāko teritoriālo attiecinājumu ļoti vienkārši, maksājot ar kredītkarti vai ar pieprasot atvilkumu no konta, kas ir atvērts pie VIPO. Un ir arī ļoti būtiski atcerēties, ka ir atsevišķas valstis, kuras ir iesniegušas deklarāciju saskaņā ar Madrides protokolu 14. panta 5. daļu, paziņojot, ka teritoriāls attiecinājums nevar tikt izdarīts tādu starptautisko reģistrāciju sakarā, kuras ir stājušās spēkā pirms attiecīgās dalību puses pievienošanās datuma Madrides protokolam. Un šeit ir izsmaļošs šādu valstu saraksts, kur ir jābūt uzmanīgiem, it īpaši, piemēram, Indijas sakarā, jo mums ir ļoti daudz teritoriāli attiecinājumu uz Indiju, ka ja zīme starptautiski reģistrēta pirms 8. jūlija, 2013. gada 8. jūlija, tad teritoriālais attiecinājums nav iespējams. Tātad šādā gadījumā, ja jums tiešām ir nepieciešamība aizsargāt jūsu zīmi Indijā un jūs vēlaties izmantot Madrides sistēmas priekšrocības, tad ir jāiesniedz jauns pieteikums, tās pašas zīmes, kādā apjomā jūs vēlaties, bet jauns pieteikums dabūs jauna reģistrācija. Un arī varbūt būtiski iezīme pie vēlāk teritoriāla attiecinājuma jautājumu ir, ka
ka pastāv iespēja izdarīt to saucamo konversiju, vai mēs to saucam arī par atpakaļ gājienu vai angliski opting back, ja, ka ja ir teritoriāls attiecinājums izdarīts uz dalību organizāciju un kādu iemeslu dēļ šāds attiecinājums nav spēkā, jau tiek atsaukts, noraidīts vai nav spēkā, tad ir iespēja izdarīt kā atpakaļ attiecinājumu uz tām valstīm, kuras ir piederīgas pie šīs dalība organizācijas, bet pie nosacījuma, ja katra šī valsts arī ir Madrides sistēmas dalība puse. Tādēļ mēs varam praktiski runāt tikai šobrīd par vienu organizāciju, jo neviena no Āfrikas intelektuālā īpašuma organizācijas dalība valstīm atsevišķi nav Madrides protokola dalība valsts. Tātad, ja ir atteikums Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma birojā, tad var izdarīt šādu atpakaļ attiecinājumu uz attiecīgajām pieļaujamām Eiropas Savienības valstīm, kuras tātad nav skartas ar šo atteikumu. Un tad vēlāks teritoriāls attiecinājums saglabā to datumu, ar kuru Eiropas Savienība tika attiecināta, norādīta starptautiskajā reģistrācijā. Ir, starp citu, tādas interesantas pārdomas par to, cik reizēm šāda atpakaļ attiecināšana ir pieļaujama uz dalību valstīm, kas ir pievienojušās Eiropas Savienībai vēlāk. Jo, piemēram, piemērs varētu būt par Horvātija, piemēram, 2013. gads, pievienošanās Eiropas Savienībai, ja starptautiskās zīmes attiecinājums uz Eiropas Savienību ir izdarīts pirms tam, tātad mēs īsti nevaram runāt par to, ka to, ko pieteicējs tajā laikā vēlējās, bija attiecinājums uz Horvātiju, jo Horvātija varēja norādīt arī atsevišķi. Tad Eiropas Savienība tajā laikā neaptvēra Horvātiju. Vai tas, ka šāds atpakaļ attiecinājums tiek izdarīts arī uz Horvātiju, negrauj savā ziņā teritoriālas neatkarības, teiksim, principu, teritoriālās aizsardzības principu, jo kaut kas notiek savā ziņā atpakaļ ejoši. Bet tas, protams, var palikt arī šīs teritorijas vai dalību puses ziņā. Un vēl es ļoti ātri gribēju pakomentēt šādas Madrides sistēmas procedurālas lietas, lai teiksim, viņas nošķirtu vienu no otru un būtu skaidrāks priekšstats par to, kas ir kas. Jo mēs jau drusciņi runājām par ierobežošanu, tātad preču pakalpojumu sarakstu ierobežošanu starptautiskajā reģistrācijā var tikt izdarīt uz visām vai dažām norādītajām pusēm. Tad ir procedūra un atsevišķs pieprasījums, ko mēs saucam par atteikšanos no aizsardzības. Tas notiek attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, bet dažās dalību pusēs. Uzsvērts ir dažās dalību pusēs, tāpēc, ka praksē reizēm situācijas, kad īpašnieks prasa izdarīt šādu atteikšanos no aizsardzību, ierakstīt reģistrā attiecībā uz visām norādītajām valstīm, kas ir reģistrācijā. To mēs nevēlamies pieļaut, un tas netiek darīts, jo formāli varbūt arī liekas, ka varētu palikt starptautiskā reģistrācija, teiksim, tukša, jo vienmēr jau var izdarīt jaunu teritoriālo attiecinājumu, bet tomēr pieturoties pie formāliem apsvērumiem, tā ir jāuzskaita par nākamo šo situāciju, tā ir starptautiskās reģistrācijas dzēšana principā. Tās, kā viņas franču jēdzienu tiek sauc coquille vide, kas ir tukši gliemežvāki, ja tādas lietas mēs esam pieļāvuši pēc savas agrākās prakses, un tādas vēl šobrīd varbūt ir reģistrā, tad, ja netiek izdarīts jauns teritoriāls attiecinājums līdz zīmes spēkā esamības termiņa beigām, tad, protams, šāda reģistrācija vienkārši dabīgā ceļā izbeidzas. Bet, ja tādas reģistrācijas ir, tad
īpašniekam ir jāpadomā par to, ka ir jābūt vismaz vienam teritoriālam attiecinājumam, lai kaut kas tur būtu iekšā. Bet principā mēs tādas situācijas vairāk nepieļaujam. Ja? Tas ir tad zīmes dzēšana vai nu pilnībā vai atsevišķām precēm pakalpojumiem. Un te ir arī schematiski, ja, ko tas nozīmē, tās ir trīs dažādi teiksim, pieteikumu veidi ar trīs dažādiem nosacījumiem un arī sekām. Ja. Tātad ierobežojuma gadījumā tās ir atsevišķas preces pakalpojumi, tā var būt atsevišķas norādītās dalībpuses, ja jūs vēlaties izdarīt ierobežojumu jau, lai pārvarētu, piemēram, provizorisko atteikumu Japānā. Un tas, protams, neietekmē zīmes starptautiskās reģistrācijas kopumu. Ja? Tas nozīmē, ka šis ierobežojums ir tikai uz to dalību valsti. Tā pašā laikā, jā, un vēlāks teritoriāls attiecinājums ierobežojuma gadījumā, protams, var tikt izdarīts atkal pilnā apjomā uz to, ko mēs saucam pamat reģistrācijas saraksts, jā, vai apjoms. Tas nav ierobežots tālākiem teritoriāliem attiecinājumiem. Un atteikšanās no aizsardzības un arī dzēšana tas nav pakļauts maksājumam. Un, ja zīme tiek dzēsta daļā, ja, tad, protams, nevar tikt izdarīts vēlāks teritoriāls attiecinājums atkal uz pamata saraksta, teiksim, apjomu. Tātad tā ir pilnīga izslēgšana no reģistra tajā apjomā, ja ir izdarīta dzēšana daļā. Par atjaunošanu 10 gadi. Pamatlietas, jā, kā tas ir daudzās sistēmās attiecībā uz visām vai dažām norādītām dalībpusēm ar grozījumiem 1. janvāra 2015. gada grozījumiem. Tā tad varbūt arī daļēji atjaunošana attiecībā uz daļu precēm pakalpojumiem un arī uz tādām precēm pakalpojumiem, uz kurām ir izdarīts galīgais atteikums no dalību iestādes puses. Kādēļ šāda norma? Tādēļ, ja gadījumā zīmes īpašnieks tomēr zina par kādām iespējām tālāk cīnīties par zīmes aizsardzības piešķiršanu ārpus iestādes, ja, tad viņam tiek dot iespēja atjaunot zīmi arī šajā apjomā. Ja. Tātad tas nav kritērijs, ka ir izdarīts galīgais atteikums. Un pati par sevi atjaunošana neietver nekādas grozījumus. Grozījuma reģistrā ir vienmēr jāpieprasa atsevišķi. Jūs nevarat vienlaikus prasīt zīmes atjaunošanu un ar to pašu prasījumu, teiksim, pieprasījumu prasīt grozīt kādus datus reģistrā. Viss, ko jūs darat, ir jāizdara tad pirms, vai arī tas būs pēc atjaunošanas. Šeit ir formas, kā to var izdarīt, līdzīgi kā vēlāks teritoriāls attiecinājums, tā var būt tradicionālā forma un ir arī elektroniska platforma. Un interesanti bija minēts par Eiropas Savienības, teiksim, tiesību normu grozījumiem, ja, un apspiestām lietām par to, ka vienkārši maksājuma, teiksim, fakts par to, ka īpašnieks izdara maksājumu, varētu tikt uzskatīts par atjaunošanas pieprasījumu. Faktiski Madrides sistēmā tas tā arī ir. Tas tā arī ir vienkāršs paziņojums e-pasta veidā, no kura skaidri izriet, ka jūs vēlaties atjaunot un vienkārši izdarat maksājumu pat, ja? Ar to pietiek, lai mēs to uzskatītu par pieprasījumu par atjaunošanu. Šī forma MM11 vai elektroniskais rīks par atjaunošanu tā ir opcija, tas nav obligāti. Jebkurā veidā paziņot mums informāciju, un principā tas var būt arī vienkārši maksājums. Ja, ja ir maksājuma uzdevums, kurā ir skaidri norādīts, ka ir runa par atjaunošanu, ja mēs varam identificēt, uz ko tas attiecas, ja, mēs to uzskatīsim par atjaunošanas pieprasījumu. Jā, par rīku ļoti, ļoti īsi un ātri, ja, jo es zinu, ka es sāku pārkāpt laiku. Bet 1 stundas laika manai prezentācijai, bet Madrides sistēmas skaitļi, jā, mēs varam lepoties ar nemitīgu
teiksim, izaugsmi, pieaugumi, ja, mūsu rādītājos. Jūs varat redzēt, kāds ir katru gadu pieaugums pēdējo 4 gadu laikā, tīri procentos izteikts, un mēs varam pavērot, kādas ir galvenās tendences, ja, starptautiskos preču zīmju reģistrāciju skaita ziņā. Mums ir 2 ļoti spēcīgi, savstarpēji konkurējoši organismi. Tā ir Eiropas Savienība ar Amerikas Savienotām valstīm. Ja, pagājušajā gadā Amerikas Savienotās valstis reģistrācijas skaita ziņā izvirzījās šajā gadā pirmajā vietā, pagājušajā gadā tā bija Eiropas Savienība. Mēs varam redzēt mūsu lielākos pieteicējus, ja tas ir 2015. gadā, vairāk tās ir farmācijas sektors, tas ir tehnoloģijas sektors, bet ļoti spēcīgi izceļās farmācijas sektors. Ja. Novartis, Šveices farmācijas uzņēmums, ir jau vairākus gadus no vietas mūsu lielākais pieteicējs. Attiecinājums skaita ziņā, ņemot vērā attiecinājums gan pieteikumos, gan vēlākus teritoriālus attiecinājums. Šeit mums ir izteikts līderis Ķīna. Tātad Ķīna ir visvairāk norādītā dalība puse. Nu jau jūs redzat, cik gadus. Un ASV un Eiropas Savienība cieši seko. Ļoti interesanta tendence ir arī no jaunajām dalību valstīm. Jūs varat redzēt, ka ļoti lēnām, bet mēs redzam arī šo te attiecinājumu pieaugumu uz Āfrikas intelektuālā īpašuma organizāciju, Kolumbiju, Indija ļoti strauji pieaug attiecinājumu skaita ziņā. Un Meksika arī, Te mēs redzam datus par Latvijas pieteicēju aktivitātēm, pēdējo, tas nav pēdējo, tas ir no 2004. gada skatoties. Šeit varbūt kaut kāda neliela datu atšķirība. Te ir ņemts par pamatu zīmes reģistrāciju skaits. Ja mēs skatāmies pieteikumus, tur varētu būt arī kaut kādas atšķirības, bet caurmērā, tie ir 100 pieteikumi gadā, ja mēs tā vienkāršotāk varam teikt, un, protams, mēs zinām, kādēļ ir šie kritumi un pacēlumi reizēm un tā, bet mēs ceram, ka šī aktivitāte tikai un vienīgi pieaugs. Un, tas varbūt arī tīri tā ilustrējoši, tā ir tīra spēle ar datiem, bet, protams, mēs zinām savstarpējās ietekmes, un ir, protams, dažādi ceļi, kā mēs varam zīmes aizsargāt, un vienmēr ir kaut kur uz tā rēķina vai pieaugums vai kritums, bet mēs redzam, ka vienalga nav runa par stabilitātes kaut kādām lielām izmaiņām. Un mēs jau pamatā jau aplūkojām šīs aktualitātes attiecībā uz Alžīrijas pievienošanos Madrides protokolam. Es jau minēju par šo vienu nolīguma būtisko faktoru tagad, ka mums ir daudz atvieglotāka pieteikšana, mums ir atvieglotāka izvēle, kura ir mūsu izcelsmes valsts, bet paliek šis Madrides nolīguma pārākums, prevalēšana, individuālo maksu un atteikumu periodu ziņā. Lai to ilustrētu arī, piemēram, tiesību nodošanas sakarā izdomāts gadījums, bet ja šāds scenārijs notiktu pirms Alžīrijas pievienošanās, tad praktiski tas nozīmētu, ka starptautiskā reģistrācija tiktu sadalīta. Tādā nozīmē, ka
jaunais tiešsaistību īpašnieks, Norvēģijas uzņēmums varētu būt starptautiskās zīmes īpašnieks attiecībā uz visām norādītajām teritorijām, izņemot Alžīriju. Alžīrija paliktu, mēs nevarētu reģistrā fiksēt tiesību nodošanu attiecībā uz Alžīriju, tad tiktu sadalīts reģistrācijas, būtu reģistrācija numuru tādu un tādu un reģistrācija A. Reģistrācija A būtu Norvēģijas īpašnieka vārdā, reģistrācija, sauksim par pamatu, paliktu tikai ar attiecinājumu uz Alžīriju. Ja? Jo tas vienkārši nebūtu iespējams, jo nav kopēja tiesība akta starp Alžīriju un Norvēģiju. Pēc Alžīrijas pievienošanās scenārijs ir tāds, kā mēs to varētu vēlēties. Ja? Tātad viss var tikt nodots, un Norvēģijas uzņēmumam nav nekādas mākslīgas šādas mehānismi, kas traucētu to izdarīt. Mēs nevaram, protams, runāt par tādiem masveida grozījumiem, kādi ir notikuši Eiropas Savienības sistēmā. Mūsu grozījumi ir salīdzinoši varbūt nelieli, kas ir pēdējā laikā notikuši, un kā vienu varētu minēt, tas jau ir gan spēkā no 1. janvāra 2015. gada par lietvedības turpināšanu, kas līdz tam nebija paredzēts Madrides sistēmā. Tātad, ja ir nokavēts termiņš, pieņemsim maksas termiņš, tātad var lietvedību turpināt, ja 2 mēnešu laikā tiek samaksāta attiecīga maksa un tiek izpildīts nokavētā termiņa ietvaros nepieciešamā darbība. Arī tas, ka var atjaunot attiecībā uz daļu precēm pakalpojumiem no 1. janvāra 2015. gada grozījumi kopīgā reglamentā attiecībā uz nokavētu termiņa attaisnošanu, ja ir traucējumi elektroniskajā komunikācijā, ļoti neseni grozījumi un atbrīvojums no maksas, ja ir mainīta īpašnieka korespondences adrese, e-pasta adrese, tātad šādi grozījumi nav apliekami ar maksu. Un ir jauna veidlapa kļūdu labojuma pieprasīšanai, agrāk to var izdarīt, un arī joprojām var izdarīt brīvā formā, neviens nav perfekts, arī mēs kļūdamies, un ja ir kļūdas, tās var pieprasīt arī, lai tas būtu vienkāršāk šim pieteicējām izmantojot šo te formu. Visas formas ir pieejams mūsu mājaslapā. Mēs aktīvi strādājam pie savu, teiksim, elektronisko pakalpojumu pakas, un te varbūt ir jāmin arī sadarbības ar iestādēm. Ir jau 2 iestādes, kuru, teiksim, sakarā pieteikums var izdarīt, ko mēs teiktu, elektronisks tiešsaistes pieteikums. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja jūs Benelux iestādē, savu Benelux iestādi iesniegtu starptautiskā zīmes pieteikumu, tas var notikt vienā teiksim, sesijā, jūs piesakat Beneluxa pieteikumu un jūs uzreiz piesakat starptautiskā zīmes reģistrācijas pieteikumu. Vai, ja jums jau ir Benelux reģistrācija, jūs vienkārši ieiet šajā platformā, sistēma jums iedod visus pamatreģistrācijas datus, jūs viņu apstrādājat pēc savas vajadzības, kā tas ir nepieciešams starptautiskajam pieteikumam, protams, nevar paplašināt, var tikai sašaurināt, vai tāds pats, un jūs dodaties uz priekšu. Es jau redzu smaidas. Jā, attiecībā uz nākamo punktu mēs nesen ieviesām jaunu datu apstrādes un datu glabāšanas sistēmu, kura pilnā nosaukumā ir tāda, un iestādē lietotais saīsinājums ir tāds, kā jūs to redzat, protams, izraisa smaidu, bet es esmu viens latvietis Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijā, un tā nav preču zīme, kuru mēs taisamies reģistrēt Latvijas teritorijā, kam varētu būt negatīva pieskaņa vai kā, un, protams, tas ir nedaudz saīsinājuma ziņā. Tīri no mūsu viedokļa, gadījums, par ko mēs arī varam smaidīt, bet šī sistēma ir nedaudz radījusi mums pēdējā laika varbūt atsevišķas problēmas, varbūt arī kāds no jums tās ir jau piedzīvojis, ka ir atsevišķas nobīdes mūsu komunikācijā ar
ar iestādēm, arī ar zīmju īpašniekiem, paziņojumi nosūtīšanas ziņā un arī varbūt sava veida nelieli iekavējumi, kas veidojas uz šīs sistēmas nomaiņas sakarā, bet es apliecinu, ka tie ir īslaicīgi, mēs tos pārvarēsim, ja šādas lielas jaunu sistēmu ieviešanas parasti nekad nenotiek absolūti gludi. Tā tas ir un arī mūsu situācijā. Un, jā, te jūs redzat arī, ka mēs strādājam pie jaunām e-veidlapām un ir pilnveidota preču pakalpojumu klasifikācijas datu bāze, šī MGS bāze, un jā, arī mūsu preču zīmju datu bāze, kas nākamajos slaidos būs drusku pieminēta atsevišķi, jūs to varat apskatīties arī vēlāk. Un es iesaku pamēģināt šos elektroniskos rīkus, ja, jo tur ir ļoti daudz un vērtīga teiksim, iespēja jums kā pārstāvjiem tīpaši, ja, piemēram, MGS ir preču pakalpojumu akceptējamības, neakceptējamības funkcija, ko jūs varat pārbaudīt, piemēram, vai attiecīgie jēdzieni norādītajā dalību valstī būs akceptējami vai nebūs akceptējami. Ja jūs vēlaties apstīties šo kopumu Madrides sistēmas e-pakalpojumu, tie ir apvienoti vienā vietnē, un jūs varat redzēt šos dažādos rīkus, kurus mēs piedāvājam. Tas ir minētais maksu kalkulators, kur ļoti vieglā veidā jūs varat aprēķināt, kādas būs izmaksas starptautiskās reģistrācijas pieteikumam vai atjaunošanai vai teritoriālam attiecinājumam. Ja ir jau esošs pieteikums, starptautiskās reģistrācijas pieteikums mūsu saņemts starptautiskajā birojā, un jūs esat uzaicināti maksāt maksas, vai vienkārši tāpēc, ka tās nav uzreiz samaksātas, vai tāpēc, ka ir kādas izmaiņas, pieņemsim, preču pakalpojumu klašu skaita apjomā, tad to var viegli izdarīt ar šo te rīku, maksājot arī ar kredītkarti. Tikai ir jāievada 9 ciparu identifikācijas numurs, kur jūs vienmēr saņemat uz mūsu paziņojumos par trūkumu novēršanu. Tas vienmēr atrodas tur, un to ir ļoti ērti izdarīt, saņemot uzreiz apstiprinājumu. Par šo rīku es jau minēju, tas ir ļoti būtiski pārbaudīt arī to, kas būs akceptējams pie mums, starptautiskajā birojā, un kas būs akceptējams vai neakceptējams arī virknē norādīto dalību pušu. Piemēram, šeit ir šī funkcija, ka jūs varat atlasīt jums interesējušās valstis, ne visas, protams, jo ne visi dati mums ir šajā rīkā, bet jūs varat ievadīt un iegūt rezultātu, piemēram, šādā veidā meklējot kaut ko, kas jūs interesē, par to, vai šāds jēdziens ir akceptējams, kur un vai arī nav. Tur, kur parādās pelēks, tur nav ziņu. Bet es domāju, ka tas, sagatavojot starptautiskās reģistrācijas pieteikumu, varētu būt tāds filtrs, ko varētu iziet cauri, lai izvairītos no iespējamiem provizoriskiem atteikumiem tieši preču pakalpojumu saraksta ziņā. Un šī datu bāze, kas ir zīmju meklēšanas vajadzībām, aptver sevi gan Madrides sistēmas, gan starptautiskā intelektuālā īpašuma biroja, teiksim, organizācijas pārvaldītos, nolīgums kā Lisabonas līguma un saskaņā ar Parīzes konvencijas 6. panta aizsargātos simbolus un datu bāzes, kas ir Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma biroja datu bāze un arī virkni citu valstu, lai izdarītu preču zīmju meklējumus. Tur ir ļoti daudz dažādu kritēriju, pēc kuriem jūs varat meklēt šajā sistēmā, un to ir vienkārši vērts pamēģināt.
ir ļoti interesanta funkcija, varat pamēģināt, ja, kas ir attēlu, teiksim, zīme meklēšana pēc attēla formas vai veida, bet neizmantojot Vīnes klasifikāciju. Vienkārši pamēģinot ievadīt iekšā, jā, bet tas, protams, ir vairāk uz tīri figurālām zīmēm, tad šie rezultāti varētu būt, bet ir interesanti, ja, ka šāda opcija ir jau izveidota. Un nobeigumā noderīga informācija, ja, kur jūs varat atrast ko, un arī uzziņas jā, attiecībā par starptautiskiem pieteikumiem, kas iesniegt starptautiskajā birojā, šis kontakta tālrunis, ja jūs vēlaties sasniegt ekspertu vai citādi komunicēt ar starptautisko biroju tieši Latvijas pieteikumu sakarā, ir šī te Madrides otrais sektors. Paldies liels par uzmanību, un ja ir kādi jautājumi, un ja mēs varam atļauties kādi jautājumi, es esmu gatavs uzklausīt. Paldies! Marut Vītiņa, man ir viens jautājums par procedūru. Jūs teicāt, ka pašnorādīšana ir aizliegta, bet ja ir, piemēram, spēkā esoša starptautiskā reģistrācija, kur ir norādīta Latvija, vai šādu Latvijas norādi varētu nodot Latvijas firmai? Latvijas uzņēmumam, precīzi. Jā, tādu varētu norādīt. Protams, jautājums paliek, jā, tas nav tiešā veidā attiecinājums tādā izpratnē, jā. Tas ir attiecinājums, kurš ir izriet no šīs reģistrācijas kā tādas jau viņas apjoma, jā. Tur nebūtu it kā pretruna kā attiecinātā valsts, jā, ka tā ir aptverta tur. Tas nebūtu par šķērsli šādu tiesību nodošanai, ne. Man ir divi jautājumi. Tad, viens par to nokavēta termiņa attaisnošanu. Jūs minējāt elektroniskā komunikācijā. Kas kvalificējas? Vai tikai, ja bija tehniska problēma VIPO pusē, vai arī, ja pieteicēja pusē? Jebkurā pusē. Jā, tas var būt arī iestādes, teiksim, tā var būt iestādes kāda komunikācija, kas iestādē ir jānosūta starptautiskajam birojam, un šādu elektronisku problēmu sakarā tā nevarēja tikt. Protams, tas ir pamatojams prasījums, jā, norādot un iesniedzot par to informāciju, jā, bet tas nav, protams, attiecībā tikai uz kādām starptautiskā biroja darbībām. Tas var arī būt uz pieteicēja zīmes īpašnieka. Tad pietiek, ja kaut kāda e-pasts no interneta servisa providera, kas apstiprina, kā bija tāda skaidrs. Otrs jautājums tad par tām dalībvalstīm Indija un Igaunija jūs minējat, kas īpašo deklarāciju to atsūtījuši, ka nevar attiecināt uz viņiem, ja starptautiskā reģistrācija bija izdarīta agrāk. Kas praktiski notiek, ja, piemēram, man ir starptautiskā reģistrācija 12. gadā, es iesniedzu vēlāko attiecinājumu, noradot Indiju šobrīd, piemēram, ja? Kas notiek ar naudu samaksātām nodevām? Šādas samaksātās nodevas tiek atlīdzināts, bet paturot starptautiskajam birojam, kā tas ir citos gadījumos, arī atsaukšanas gadījumā vai pie citiem scenārijiem, paturot pusi no pamatnodevas, no šiem 653 Šveices frankiem par izdarītām darbībām. Savā ziņā atbildība tiek teiksim, es nesaku dalīta, bet arī par šādu savā ziņā kļūdainu uzdevumu mums un mūsu darbību. Jā, savā ziņā tiek arī kaut kas ieturēts no zīmes īpašnieka vai tā personas, kas pieprasa. Elektroniskā sistēma to liedz izdarīt, jā. Jo šajā rīkā, kas ir
e-subsequent designation, tāda valsts vienkārši neparādīsies pat sarakstā. Jūs viņu nevarēsiet vienkārši atzīmēt. Ja? Tīri sistēma ir iestādīta, ka jūs to nevarat izdarīt, ja šie datumi ir zīmes reģistrācijas datums ir pirms pievienošanās datuma, piemēram, Igaunijas vai Indijas. Paldies par uzmanību tad.